Vai proteīnu un kreatīnu var lietot kopā vai labāk izvēlēties tikai vienu cilvēkam pēc 30? Vajadzētu, vai drīzāk jāsaka, īstenībā ir tā, ka obligāti vajadzētu lietot proteīnu un kreatīnu visiem cilvēkiem. Ir tāds diezgan liels mīts, ka proteīns ir tiem, kas kačājās. Es nezinu, no kurienes tas mīts ir radies. Tiem, kas kačājās, īstenībā parasti proteīns pat nav nepieciešams, viņi ēd ļoti daudz gaļu. Es teiktu, proteīns ir tiem, kas netrenējās vispār. Jo cilvēks, kas trenējās, viņš parasti ļoti domā par uzturu. Viņš tiešām kā teikt trenējās, viņš ēd ļoti pareizi, ļoti daudz gaļu, un viņš pat tās obaltumos varbūt uzņem ar uzturu. Bet cilvēks, kas netrenējās, visdrīzāk viņam arī par savu uzturu ir pilnīgi vienalga. Un proteīns ir pati efektīvākā un vienkāršākā lieta, kā tur papildināt savu uzturu, lai justos labi. Tā kā proteīns ir vajadzīgs jebkuram cilvēkam, kurš ar uzturu neuzņem 2 grami olbaltumvielas uz katru savu ķermeņa kilogramu. Tātad, ja tu svari 70 kg, 140 gramu olbaltumvielas, tas ir 700 gramu gaļa. Ja tu tik daudz neapēdi kā 70 kg smags cilvēks, nav svarīgi vīrietis vai sieviete, tu vajag proteīnu pulveri. Kāpēc tu vajag proteīnu pulveri? Pirmkārt, lai to nezust muskuļmasa, jo, ja tu zudīs muskuļmasu, uzreiz patērēs mazāk kalorijas un paliks ādāk rasns. Nākamā lieta, lai to veidotos kolagēns, lai tev viss būtu kārtībā ar matiem, nagiem, ādu, lai nezustu to kaulu blīvums. Un proteīns kā tāds ir ļoti svarīgs, jo proteīns rada sāta sajūtu, kas nozīmē, ka tu apēdi mazāk kalorijas. Arī vienkārši nepaliec rasns.